Globāli Geheimbund. Globālas slepenās biedrības tīkli, sātaniskās rituālās vardarbības, sistemātiska bērnu seksuālā tirdzniecība, vakcinācijas radītie kaitējumi, mobīlo sakaru radītie kaitējumi un iestāžu organizēta bērnu nolaupīšana, kur gadsimtiem senas zināšanas tiek atklātas no jauna un izgaismojas cilvēces visdziļākais bezdibenis, kur šī laika varoņa ceļas un cerību gaisma vieno cilvēkus visā pasaulē. Tu esi nonācis pareizajā vietā. Sirsnīgi aicināti 22. ACK. 13 varoņi, dzīvības glābēji, liecinieki un whistlebloweri, eksperti un zinātnieki pārvar cenzūras sienu. ACK paceļās nākamajā līmenī un piedāvā praktiskus risinājumus globālām problēmām. Tas ir lielākais, ko es jebkad esmu redzējusi. Tas vienmēr ir tik augstā līmenī, es esmu pilnīgā sajūsmā. Tas ir ļoti labi izpētīts, labākais, ko jūs jebkad esat izveidojuši. Tam būs rezonance, tas vēl būs redzams. ACK dibinātājs Ivo Saseks pārliecinoši dokumentē to, ko atklāja 100 investigatīvie jaunākie pētījumu rezultāti. Mūsu pasaule atrodas globālās slepenās biedrības sazvērstības tīklā. Tā kā milzīgs astoņkājs pārņem pasauli, tā taustekļi iespiežas visās dzīves jomās un seko sataniskajai okultajai programmai, ko nosaka tā galva, kas kontrolē visu. Kas ir daļa no šīs slepenās biedrības un kādi ir tās mērķi? Mēs esam veikuši rūpīgu izmeklēšanu. Tāpēc es aicinu visus cilvēkus uz zemes veikt rūpīgu izmeklēšanu par šo dienu. Ir jāpārbauda, vai viss, kas tagad nācis gaismā, šie pierādījumi, ir reāls draudz pasaulē vai nav. Un mēs šodien runājam no dibinātāju tēvu un dažādu augstākā līmeņa brīvmurnieku mutēm, no viņu pašu mutēm. Var dzirdēt, ka viņi, piemēram, apzināti maldina savus cilvēkus un neinformē viņus par to, ka viņi ir pakļāvušies sātanam. Un to dara ar mērķi galu galā pakļaut visus pasaules iedzīvotājus šai varai, šai kalpošanai sātanam. 100 organizācijas, kuras dibinājuši brīvmurnieki vai kuras atrodas brīvmurnieku spēcīgā ietekmē, ir publicētas ekskluzīvā pasaules kartē. Tāpēc uzmanību uz pasaules vadītāju melīgajām intrigām un vieta palīdzīgiem risinājumiem. Ar starptautisku ietekmi Loīze Saseka cīnās par visiem sātana rituālu vardarbības upuriem. Bet tikai tad, kad mēs būsim sasnieguši galveno figūru galvas un visa cilvēce sapratīs, kādi ārprātīgi cilvēki mūs valda, kādi ir šie cilvēki, kādi ir viņu darbi, kāda ir viņu domāšana un kas ir sātanisma būtība, tikai tad mēs atbrīvosimies no šīm važām visā pasaulē. 22. ACK konferencē viņa prezentē jaunas metodas lieciniekiem un izdzīvojušajiem, lai atklātu augsti kriminālas elites noziedznieku aprindas Sandra Rush, Chantal Frey, doktors Marcels Polte, Uwe Kranz, Sabīne Makneila, Corinne Jolī un doktore Andrea Kristidis. Viņi visi ar varonību iestājas par šiem nomocītajiem cilvēkiem, jo tas jau sen ir bijis nepieciešams. Ir simtiem tūkstošu bērnu, kuri vienkārši nav reģistrēti, par kuriem neviens neko nezina, kuri nekad nav redzējuši dienas gaismu. Tas sniedzas līdz pat augstākajām aprindām, un tām ir labākie slēpšanas mehānismi. Rituālā vardarbība un MK Ultra nav atsevišķi fenomeni. To saista kopīga ideoloģija, sātanisms kā varas un kontrolas sistēma. Un abos kontekstos mēs atrodam arī tos pašus pamatprincipus, proti indivīda pilnīgu pakļaušanu, dehumanizāciju un ekstremālu vardarbību un instrumentu radīšanu, proti cilvēkus, kuri izpilda pavēles, bet pēc tam neko neatceras. Bērnu aizsardzība jau sen ir kļuvusi par miljardu biznesu, taču aiz šīs fasādes slēpjas iestāžu vardarbība, ekonomikas intereses un struktūrālas nepilnības. Un ja mēs neceļamies un nepievēršam uzmanību, bet tikai visu laiku sakām, ak, tas taču ir neiespējami, tad šie bērni turpinās to piedzīvot. Viņi vēlas, lai mēs klusētu, tāpēc mēs runājam. Viņi vēlas, lai mēs pazustu, tāpēc mēs nepadodamies. Ne spēkā, bet vājumā.
Tu atrodi šī laika atslēgu. Findest du den Schlüssel dieser Zeit? Šo pasauli nemaina stiprie, Veränder nicht die Starken, sondern bet tie, kas vājuma mierā, atrodas radītāja rokās. Jeder Mensch spürt einfach die Lüge. Katrs cilvēks vienkārši jūt melus, bet viņš nesaprot, kāpēc. Kāpēc mums tik daudz melo, kāpēc viss notiek tā, kā tas notiek, un šeit var iegūt nelielu ieskatu šo notikumu fonā. Man patīk, ka jums ir drosme par to runāt, ne katrs uzdrošinās to darīt. Vienkārši fakts, ka jūs vēlaties to izturēt un esat gatavi to izturēt, jau vien ir pelnījis manu cieņu. Rituālā vardarbība ikvienam vajadzētu saprast un apzināties, kas šobrīd notiek pasaulē, bet ir labi, ka var satikties ar domu biedriem, apvienot enerģiju un atklāt noziegumus. Es zinu, ka tagad viss notiek, un es priecājos, ka ir tik lieliska sabiedrība. Ar tiešraidēm no 57 valstīm un simultāno tulkojumu vairāk nekā 10 valodās ACK sasniedz starptautisku auditoriju. To nodrošina simtiem brīvprātīgo tehniķu profesionālā webcam stadionā. Reģionāli savstarpēji savienotas komandas piedāvā ērtu dalību, ieskaitot bezmaksas ēdināšanu. Esmu pārsteigts, tik daudzās valstīs jūs esat pieslēgušies, priecājos, ka esmu šeit, un liels paldies visai komandai par uzaicinājumu. Es esmu aizkustināts, ka varu piedalīties. Kad redzu, cik daudz cilvēku brīvprātīgi strādā un organizē, jūs paši sevi saucat par organismu, un tas man katru reizi dod cerību, ka šajos tumšajos laikos tomēr ir tik daudz gaismas. Nekad agrāk mēs neesam bijuši tik tuvu. Gaisma tagad ienāk visos tumšajos stūros. Nevis kaut kad. Kā var panākt izmaiņas? Sadarbojoties ar cietušajām tautām, vēršot uzmanību uz pasaules sazvērstnieku dalībniekiem un pārliecinoši parādot pasaules sabiedrībai viņu darbību apmērus. Elijas Saseks ar Vetupēdiju piedāvā brīvo enciklopēdiju pretbalsīm, kādu pasaule vēl nav redzējusi. Datubāze ar tūkstošiem zinātnisku pētījumu un liecību, kas veido pamatu turpmākai izpētei un neatkarīgai analīzei. Līdz šim esam reģistrējuši vairāk nekā 64,500 cietušos lieciniekus, kuri ziņo par vakcinācijas radītiem kaitējumiem, un šie plūdi neapstājas. Visiem ārstiem, aktīvistiem, žurnālistiem mēs vēlamies jūs iedrošināt izmantot šo neticami apjomīgo darbu. Doktore Ute Krügere, doktors Ronalds Veikī un Ulrichs Vainers. Ar savām pamatīgajām ekspertu zināšanām un jaunākajiem pētījumu rezultātiem satricina vakcinācijas medicīnas un mikroviļņu starojuma pasauli. Manuprāt, ir svarīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēki izteiktos. Jo vairāk cietušie izteiksies, jo vairāk cilvēki, kuri joprojām tic šo koronavīrusu vakcīnu efektivitātei un drošībai, sapratīs, cik lielas ciešanas ir nodarītas cilvēkiem. Es to redzu kā pilnīgu ārstu aprindu neveiksmi. Mums jāpieņem, ka lielākā daļa vakcināciju rada vairāk kaitējumu nekā labuma. Tas ir vienkārši apgalvojums, ko var teikt nekaunoties. Neizvērtējiet par zemu mobīlo sakaru tēmu. Mums ir masveida turbovēža pieaugums. Tas jau tika pierādīts 2015. gada pētījumā, ko veica Brēmenes Džeikobsa universitāte. Tika teikts, ka vēzis parādīsies pēc 7 līdz 15 gadiem. Tagad mums tas ir jaunākais pētījums no Norvēģijas un Zviedrijas. Tika konstatēts, ka bērniem ir masveida atmiņas traucējumu pieaugums. Pielāgošanās traucējumi ir eksplodējuši, bērnu un jauniešu izdegšana, depresija, viss ir eksplodējis. Un tagad koronavīrusu laikā, kad notiek eksploatējoša digitalizācija, tas eksplodē līdz milzīgam bīstamības līmenim. Jaunieši ir visvairāk skarti, un jūs, jaunieši, kas tagad klausāties, tagad ir jūsu iespēja. Mēs atradīsim kopīgus veidus, kā jūs varat atteikties no saviem smartfoniem. Es jums to apsolu. Dievs, tu redzi, velns ir tuvu. Mēs ilgojamies pēc brīvības, ilgojamies pēc mājām. O, šis ir laiks, kad tavs godības spožums mirdzēs. Mēs pieprasām mieru, un mēs esam vienoti ar tevi. Visi klātēvē mākslinieki savas dziesmas rada brīvprātīgi un bez jebkādas peļņas nolūka. Ir svarīgi, ka mēs arī kopā tagad celsimies. Un ja šie cilvēki, kuri tik atklāti stāstīja par saviem pašiem noziegumiem, ja viņi tagad ir tik drosmīgi, tad arī es esmu tik drosmīgs. Tad es darīšu visu, ko vien varu. Un ka mēs nepadodamies, nepaliekam bailēs, mēs atrodam drosmi, lai mainītu virzienu. Mēs gribam mainīt pasauli.
1000% nepastāv, pastāv 100, bet es esmu 1000% par. Super! Uzziniet vairāk par brīnišķīgajiem praktiskajiem risinājumiem, piemēram, par Klāt TV kopējo arhīvu, kā bezmaksas dāvanu vai par 14 notiekošajiem līdzstrādnieku vakariem. Kļūstiet par daļu no lielās kustības, kurā dot ir kļuvis par goda lietu. Tu un es. Katrs zemes iedzīvotājs tagad ir vajadzīgs. Mums visiem ir jābūt vienotiem, citādi nekas neizdosies. Un es saku, tāpēc nāciet un piecelieties zemes iedzīvotāji, paceliet savu balsi jūs visi cilvēki, un jūs redzēsiet, ka ja jūs to darīsiet, cik vien bieži jūs dosiet, atdosiet savu dzīvi par kopumu, par šo pasauli, jūs būsiet laimīgi. Jo Dievs mīt jūsos un vēlas izpaust savu varu un spēku, visu savu pilnību caur jums. Pieredziet, kā gaisma ir spēcīgāka par tumsu un jūsu bezspēcība pārvēršas varonībā. Vai esat gatavi? Mēs esam. Viss saturs drīzumā būs pieejams aptuveni 30 valodās tiešsaistē.